Tātad sveiki, man sauc Kristis Trubuls, un šodien es jums īsumā prezentēšu savas izlasītās zinātniskās publikācijas analīzi par Optimizing Space-Air Ground Integrated Networks by Artificial Intelligence. Tātad, kas ir Sāgen? Sāgen, kā jau bija redzams no nosaukuma, ir Space-Air Ground Integrated Networks, un tulkojot latviski, tas aptuveni sanāk ir orbītas, gaisa, zemes integrētie tīkli, un šajā attēlā aptuveni redzams, kā izstās Sāgens. Tātad Sāgens palielam sastāv no 3 segmentiem – zemes segmenta, gaisa un orbītas segmenta. Zemes segmentā palielam atrodas tādas ierīces, kā piemēram lietotāji, kā telefons, bāzes stacijas un dažreiz arī zemes stacijas. Gaisa segmentā pārsvarā atrodas lidojoši objekti un baloni, kuri ir, teiksim, kā vairāk kalpo kā starp ziņas nodevēji, viņi atrodas pa vidu tam ceļam, kā ceļot šis ziņojums. Un tad orbītas gadījumā pārsvarā tie ir satelīti, kas atrodas. Tad, kā var redzēt, ar pārtrauktajām līnijām, tad te ir apzīmēta, kā aptuveni šī informācija ceļo. Piemēram, no telefona informācija vispirms aiziet uz gaisa segmentu, no gaisa segmenta satelīti, vai, piemēram, ja jaudīšanas, pareizāk sakot, ja sūtīšanas jauda ir pietiekoši liela, tad, teiksim, šis ziņojums pat aiksnā jau var tikt nosūtīts uz satelīti, kā, piemēram, no zemes stācijas. Un tātad, kur rodas problēma ar šo Sāginu? Problēma ir tā, ka, kā var redzēt pēc šīs attēla, tad pārsvarā visi ziņojuma apmaiņa notiek tieši caur satelītiem. Un līdz ar to šie satelīti dažreiz var būt arī diezgan pārslogoti. It īpaši tad, ja satelīti izmanto shortest path protokolu, kas nozīmē to, ka informāciju viens satelīts padod tālāk uz otru tam, kurš atrodas tuvāk. Un līdz ar to var tā kā starp satelītiem veidoties kāds noteikts ceļš. Un sanāk, ka līdz ar to, ja starp diviem punktiem informācijas, tā teikt, trafiks ir diezgan liels, tad caur šiem ceļiem var veidoties sastrēgumi un delay, un to vajadzētu novērst. Tad šeit nāk arī autora darba mērķis. Tātad, šī darba autori ir atraduši, ka šīs problēmas ir iespējams risināt ar mākslīgo intelektu. Un līdz ar to darba mērķis ir atrast uzlabot darbības risinājumu Sāgena arhitektūrā un tehnoloģijā, izmantojot mākslīgo intelektu, kas sniegt lielāku veiktspēju un attiektos saudzīgāk pret resursiem. Tas nozīmē, ka resursi tiktu labāk izmantoti. Tad tālāk par darbības rīcību. Tad, kā jau bija redzams iepriekšējā slaidā, tad no sākuma tika apskatīt, izpētīt pašreizējā Sāgena arhitektūru. Definētas tie atrodamās problēmas nepilnības. Vienai no problēmām, tad darba autori konkrētāk izvēlējās vienu problēmu, un vienai no šīm problēmām piemeklēja konkrētu mākslīgo intelektu risinājumu. Tālāk to arī simulēja. Rezultātus salīdzināja ar to, kā notiek pašreiz datu pāreidi, un tad veikt secinājumu. Šajā attēlā augšā redzam konkrētā simulācijā izmantotā topoloģija. Tā ir pavisam vienkāršota tīkla topoloģija. Turklāt tas ir tikai viens no scenārijiem, kā varētu būt. Viņš ir līdzīgs kā iepriekšējā gadījumā tas bija redzams. Savukārt apakšā ir redzama plūstošā tabula, kurā ir parādīts, kā katrs satelīts strādās, kad viņā ir jau šis mākslīgais intelekts. Tad konkrēti šajā gadījumā tika izmantots CNN, jeb konkrētā Convolutional Neural Networks, Deep Learning modelis, kur viņi implementē šajā satelītā, un kurš pēc tam palīdz uzlabot šī satelīta darbību. Tad konkrētāk no sākuma paketa aiziet tā kā gaidīšanas režīmā, kad viņu vajag sūtīt, un paralēli tajā pašā laikā satelīts šo datu tā kā kolekcionē, tad tālāk šī paketi ir nepieciešams sūtīt, līdz ar to viņš tā kā izvēlas ceļu, ar kuru viņš sūtīt, un tajā pašā laikā paralēli notiek arī mācīšanās process. Un tad pirms tiek izvēlēts
caur kādu ceļu šī pakete ceļos, tad tie tiek tā kā apskatīts no tā, ko šis satelīts ir iemācījies, vai šis ceļš tiktu pārslogots, vai viņš jau ir pārslogots, un līdz ar to, vai pa šo konkrēto ceļu šo paketi vajag sūtīt. Ja nē, tad notiek reroutings, bet ja jā, tad paketi vienkārši tiek nosūtīti tālāk un viss kārtībā. Tad pēc būtības īsumā šis mākslīgais intelekts satelītā paralēli mācās no iegūtajiem datiem, un no šiem datiem atkarībā viņš pieņem lēmumus. Un šie lēmumi ir domāti, lai uzlabotu veiktspēju. Tālāk no šīm simulācijām tika iegūti arī dati, kuri pa lielam attēlot šajos abos grafikos. Ar sarkano krāsu ir apzīmēts piedāvātais risinājums, savukārt ar melno ir apzīmēts, kā ir pašreizējā stratēģija. Un, jā, pirmais grafiks, kas redzams pa kreisi šeit ir attēlots tīkla veiktspējas salīdzinājums atkarībā no tā, cik daudz klienti ir pieslēgušies. Savukārt, otrā grafikā ir attēlots tīkla pakešu zudumu salīdzinājums atkarībā no tā, cik daudz ir pieslēgušies klienti. Un līdz ar to, kā var arī redzēt no abiem grafikiem, kad šis viņu piedāvātais risinājums, kas ir sarkano krāsu, ir tikai labāks, viņš sniedz labāku veiktspēju, un arī viņam ir mazāks pakešu zudums. Bet autori, iegūstot šos rezultātus, saskārās arī ar dažām problēmām, kā piemēram, Sagins kopumā ir diezgan sarežģīta un plaša arhitektūra, kā rezultātā ir daudz un dažādas sarežģītības pakāpes mainīgie, kā piemēram ātrums vai laikapstākļi, kurus nevienmēr var viegli paredzēt. Un līdz ar to daži no šiem mainīgiem aprēķinos netika ņemti vērā. Turklāt arī nav skaidrs pilnīgs tehnoloģijas pielietojums nākotnē. Līdz ar to tika simulēta tikai viena vienkāršota tīkla struktūra, kā pieņemtais scenārijs, bet nākotnē, piemēram, varētu būt arī savādāk. Un līdz ar to, ja ņem vērā šīs abas problēmas, tad, teiksim, šie rezultāti varētu arī mainīties. Tātad darba rezultātu analīzes secinājumi, jeb kādi pieņēmumi radās darba autoriem veicot šo darbu. Tad pirmais, tie ir tie galvenie, kādi radās. Tad pirmais, paredzēts, ka Sagin nākotnē varēs nodrošināt lietotājiem plašāku piekļuvi internetam, ja tiks palielināta veiktspēja un samazinātas izmaksas, jo pašreiz viņi ir salīdzinoši dārgi. Turklāt, balstoties uz analīzi par deep learning ietekmi uz virszemes tīklu scenārijiem, var konstatēt, ka mākslīgā intelekta modeļi var piedāvāt efektīvu veidu, kā optimizēt nākotnes Saginu. Un visbeidzot, no iegūtiem datiem var secināt, ka salīdzinājumā ar tradicionālo stratēģiju piedāvātais risinājums var būtiski uzlabot tīkla veiktspēju, jo simulācijas rezultāti skaidri ilustrē arhitektūras ar deep learning palīdzību veiktspējas uzlabojums, kas bija redzams iepriekšējā slaida grafikos arī. Un tālāk, man uzskata par šiem iegūtajiem rezultātiem. Tātad, manuprāt, pētījumā izteiktie secinājumi ir jēgpilni, jo tie autori izteiktos pieņēmumus un lielākoties atbild uz darba sākumā radušiem jautājumiem, kā piemēram, kādas ir problēmas, kā viņas varētu risināt, piemēram, ar mākslīgo intelektu, kāda veida mākslīgo intelektu un tā tālāk. Un līdz ar to es arī uzskatu, ka šie secinājumi salīdzinoši ticami, jo tie radušies no aprēķiniem un simulācijām. Turklāt šie rezultāti nav arī pārāk pozitīvi un pārspīlēti. Tas vairāk attiecas to, ka šis piedāvātais risinājums vairāk gan nav kā pilnīgs risinājums, bet gan kā problēmas apslāpēšana. Tas nozīmē, ka viņš vienkārši nav pilnīgs risinājums, un līdz ar to šie rezultāti no simulācijām varētu būt arī ticami, jo viņi nav tik ļoti pārspīlēti. Un visbeidzot, mans vērtējums kopumā par zinātnisko darbu. Tad
manā uzturē tas ir spēcīgs zinātniskais raksts, jo skaidri un saprotam parāda un ilustrē arhitektūras darbību, kā arī detalizēti apraksta problēmas un iespējamos risinājumus, kā jau minēju, kā piemēram ar mākslīgiem intelektiem, tur kāda veida. Un es varbūt kļūdos, bet manuprāt, šis zinātniskais raksts ir tā kā salīdzinoši šajā zinātniskajā rakstā tikai veikts salīdzinoši vājs zinātniskais pētījums, jo nav veiktas daudz un dažāda veida situāciju un scenāriju simulācijas, bet, kā jau minēju iepriekš, ir tikai veikts viena vienkāršota tā kā tīkla scenārija simulācija, un kā arī pie problēmām minēju, ka netiek ņemti vērā arī visi faktori aprēķinos, jo viņi ir, piemēram, pārāk grūti paredzami. Un, jā. Tas par manu zinātniskā raksta analīzes prezentāciju arī viss. Paldies par uzmanību!